Esam atpakaļ studijā ar Edmundu Stirnu, un Maksimu Valdi Pūmi. un šis ir raidījums Paslēpes Šķūnī. šķūnī. Šodien mēs runāsim par mūziku renesanses laikmetā. Un tagad Maksims jūs mazliet iepazīstinās, kas ir renesanse. Tā sākās jau 14. gadsimtā un ilga līdz 16. gadsimtam. Renesanses tāds skaidrojums ir atzimšana, jo tad cilvēks kļuva brīvs no baznīcas varas. Renesanses cilvēki atšķirībā no viduslaiku cilvēkiem bija uzņēmīgāki, enerģiskāki, tiecās pēc izglītības, zināšanām, arī pēc slavas, peļņas un īpašuma. Viņi centās izzināt pasauli visā tās plašumā. Tajā laikā tika atklāt ceļi uz Ameriku, uz Indiju, tika iepazīts Āfrikas kontinents. Zinātnieki pētīja gan dažādas dabas parādības, gan cilvēka ķermeņa, gan visuma uzbūvi. Un tagad ķersimies pie mūzikas. Sadzīves muzicēšanā un deju pavadījumu spēlē tika izmantot visdažādākie mūzikas instrumenti. Itālijā sevišķi cienīta bija lauta, bet Anglijā Virginals, viens no senākajiem klavieru priekštečiem. Un tagad reklāmas pauze. Jaunie siliņa cīsiņi garšos tev un tavai ģimenei. Pēc arī siliņa cīsiņus bērniem. Siliņš – ģimenes vērtība. Tagad jūs iepazīstināsim ar renesanses laikā komponistu Arlando Di Lasso. Di Lasso dzimis 1532. gadā Beļģijas pilsētā Monsā. Līdz 12 gadu vecumam ir bijis Monsas baznīcas kora dziedātājs. Pēc mācību beigām 3 gadus strādājis Neapolē pie Marķīza de la Terzas. Vēlāk arī Florencē un Romā. Tad atgriezies Monsā. Viņam piederējusi brīnišķīga balss, tāpēc divreiz esot pat nolaupīts. Di Lasso ir viens no dižrenesanses vokāla mūzikas ievērojamākajiem komponistiem. Sacerējis vairāk nekā 2000 darbu visos sava laika žanros, skaņdarbos, izmantojis tekstus 4 valodās, kuras pats brīvi pārvaldījis. Latīņu, itāļu, franču, vācu. Komponists nomira 14. jūnijā 1594. gadā Minhenē, Vācijā. Mūsu laiks šodien ir izticējis. No jums atvados es, Edmunds Stirna, Un Maksims Valdis Pūme. Mēs pateicamies muzikas skolai par sagādātajiem materiāliem. Šis bija Paslēpes šķūnī.